Welcome! Tā, kas mums te ir? Te mums ir ienākam šeit iekšā. Pirmkārt, koridors jāpaskatās. Koridors. Krūtne. Un gan arī tas sev atstāja ārpusē. Tā. Rekur ir darbistaba. Jāsaka, viss pieklājīgi ar ziediņiem un... Es pat nezinu, kas neizskāpjos ir iekšā. Te mums ir kārtējais skats uz Miami. Tā, principā var iziet ārā, kā saka, uzpīpēt. Televizoriņš, datoriņš. Tā, kas te ir? Te mums ir viesu vannas istaba. Man šitā patīk pat labāk nekā Master. Te ir zila izlietne. Vienkārši ideāli tas skatāmies. Jā, es uzvilku savu kameru krēklu. Tā, ideāli, ne? Tālāk mēs ejam, te daudz kas ir puistošs, neko negribētu sapoēst, bet, nu, principā, te mums ir virtuve, galdiņš, pociņiem, sunīts. Tā, es neesmu attaisījis tās žaluzijas vaļā. Te ir tas, ko es vakar rādīju. Kad te mēs apskatām Old Miami. Varam apskatīt, kā ūdentiņš iet. Tāpatās mēs varam apskatīt vakaros ļoti nozīmīgās futbola spēles, ko spēlē Miami. Nu, un, protams, ja proti gribam, mēs varam apskatīt, kā staigā pa ielu, lai brauc. Kā redzat, nav īpaši daudz cilvēku, kur viens melnais ar stopzīmīti rokās staigā, bet principā nav tik daudz cilvēku. Tā. Interesanti, ka šitai mājai viss tie tur krāsainie stāvi ir stāvvietas, un principā tā māja tad attiecīgi iet tik augstu. Te mums ir grils, nu mēs neko negrilēsim. Tā. Te mēs kāpjam augšā. Jā, skāp augšā. Te mums ir gulta, viņa jau diezgan pavamdīta. Vakar viņa bija labākā stāvoklī, bet, nu, principā nav slikti. Te mēs pieceļamies, varam skatīt savu spoguli. Skatāmies normāls skats. Tā, tālāk mēs te varam iet veļas mašīnu. Ja jums interesē, tā izskatās Miami veļas mašīnas. Jā. Te ir skapis, kurā var glabāt drēbītes. Nu, un te ir master bedrooms ar 2 izlietnēm. Un šīs vanna, kā saka, viss tas, ko no rīta vajag. Nu, tāds man tas dzīvoklīts izskatās. No augšas arī, kā saka, var paskatīties pieklājīgi viss izskatās. Tā kā redzēs, kā man te ies, bet kaut kas būs jāsāk darīt laikam.